Tēs. Mazais pistoletiņš, redz kā? Ir pat Eiropas tipa pieslēgvietas, kompresori, kaut kāds, nezinu, sietiņš vēl, birstīt. Nu, pa 9 eiro, ne? Ko? Nu, labi, maziņi jau ir. Tā ir, tur arī norādīts. Viņi maziņi. Nu. Tad tas jānomaina uzreiz stūbā. Kāpēc viņiem ir uz stūvējumos, nezinu, ķīniešiem? Tas daudz ērtāk ir noņemt ar nevis skrūvējot, bet šitā tais nošošanas pistole arī bija šitāds, ko es mocījos, ka mēs viņu apskrūvējam. Šita normāli. Sietiņu mums šobrīd droši vien nevar. O, jāmā jau. Nu, labi, pagaidām uzliks. Te ir stūbi, te jāatstāja vecais. Bet atnāks man tie es pasūtīju. Uzreiz, kad tu skrūvēji iekšā jau uz jauno, gan kaut kāds stūbiņi. To jau tik var izdomāt Ķīnā. Baigo pārēj. Uzreiz nevarēja uztaisīt Eiropas versiju. Tas ir viens Ķīnā. Mēģi viņu tagad ieskrūvot. Kaut kas izmainījās atkal, jā. Kas tad tā mums ir? 17. No, 16. Ideāli. Labi, 16 nav. Trauciņš. Un tas filtiņš droši vien liekās tur iekšā, ne? Filtiņu mums nevajag. Paņems ar ūdeni pamēģināt. Pamēģināsim tātad. Cik viņš mums ir hermētisks. Tā. Tā, un pagaidām ir kā tas nekur netek. Tā. Kaut kas te nav mums hermētisks. Pirmais kasjaks. Tur. Viņš skrūvējās vaļā vienkār pievilkt. Tātad bišķiņas te kaut kas jau šļauts uz garām, bet nu labi, es jau tur diezgan tikko. Tā, ko mēs varētu viņu papūst, tā lai var saprast. Baudīsim, cik mums ir hermētisks.
Tiešām labi. Nekādi jautājumi. Tā kā par 9 eiro priekš tiem pašiem printiem, ko tu izprintē, ja tu gribi krāsot kaut kādas statuetītes, kaut ko, jā, beigās uzpilst krāsiņu. Piemēram, mašīnai tur ir apakšas kaut kāds sīkumi, jā, piemēram, kaut kur, nezinu, apakšā kaut ko tu notīri piepūst. Man liekas, ideāli 9 eiro.